Laima Poga, es tikai gribēju kā labāk. Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ģimenes laimei un emocionālajai labsajūtai ir mīlestībā balstīts un paudžu sadarbībā izlolotas vērtības. Taču, diemžēl, arī draudzīgu un mīlošu ģimeni var ietekmēt un pat sagraut mūsdienu negācijas, kā arī dažādu veidu atkarības. Un bieži šīs negācijas ir vien rezultāts tam, ka kāds ir tikai gribējis kā labāk. Dace Rukšāne, Lulu un Eņģelis. Triloģijas jaunākā grāmata Lulu un Eņģelis stāsta par 90. gadiem un tūkstošgades iesākumu Latvijā, kad tik daudz no brīvās rietumu pasaules mums bija kas jauns un iemīlēšanās cienīgs. Šoreiz Rukšāna romānu veido ap 2 jaunu dzimtas sieviešu, māsu Annas un Leas, dzīves stāstiem brīvību atguvušajā valstī. Dace Judina, atnāciet rīt! Basa privātdetektīvu aģentūrai un jaundibinātajiem neatkarīgo ekspertīžu centram jaunais gads sākas ar 3 lietām. Īsi pirms gadu bija smīklēna pazuduša sieviete un saltā dīķa atpūtas bāzes spriedēs iekārtos ekomaisos atrastām 4 saldētām mūmijām, no kurām vienreiz bijusi radio dīdžejs, un pat pūčmainiekiem vērstiem draudiem. Roberts Alksnis, Melnā čūska miltu smala. Romāns par zemnieku pēšanu vidzemē 19. gadsimta vidū. Dainis Īvēns, Māris Martinsons, Zeme, kas dzied, 1873. gads. Lai gan romāns tapis rūpīgas vēsturisko materiālu izpētes rezultātā, strādājot pie spēlfilmas Zeme, kas dzied scenārija, tas nepārstāsta filmas notikumus. Tas ir pastāvīgs literārais darbs, kas piedāvā aizraujošu un iedvesmojošu stāstu, kur ar vēstures faktiem savīs fantāzija, ironija un drāma. 21. gadsimta latviešu acīm parādot pirmos soļus pretī mūsdienu Latvijai. Romāns vērstu par izciliem ar renesanses ģēniju vērienu apveltītiem jaunlatviešiem, Rīgas latviešu biedrības saimnieciskajiem vīriem un literātiem Jāni Baumani, Rihardu Tomsonu, Bernhārdu Dīriķi un vēl daudziem citiem. Stāsti vieglajā valodā. Tā ir pirmā grāmata Latvijas grāmatniecības vēsture ar latviešu oriģinālu literatūru vieglajā valodā. Tajā publicēta Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta un Vieglās valodas aģentūras rīkotā konkursa viegli lasīt iesniegtie darbi. Ar tādiem autoriem kā Laura Vinogrādova, Arvis Ostrovskis, Patricija Steinberga, Ramona Indriksone, Ilze Aizsila. Nora Kalna, Dzīve nepāriet. Dzejnieces, žurnālistes un rakstnieces Noras Kalnas autobiogrāfiska prozas un dzejas grāmata vēsta par viņas dzīvi, sākot no bērnības Rucavā, par jaunību un ceļojumiem. Autori ceļojas pa austrumiem, tostarp pabijusi arī Afganistānā. Šī autobiogrāfija papildināta ar Kurzemes novada leksikas vārnīcu un folkloru. Daina Grūbe, Mūži akmenī. Grāmatas pamatā ir kāda latviešu prozas vecmeistaras Dainas Avotiņas dzimtas Atzara likteņgaitas. Autori atklāja, ka 20. gadsimta sākuma latviešu zemnieku sētas gaisotni un sadzīve, vērtības un ļaužu centienus, gan jaunu un karstu siržu kaismīgās alkas. Skat. Zviedrijas latviešu kultūras izlase, literatūra. Skat zviedru valodā nozīmē dārgums. Šī grāmata ir dārguma izlase tiem, kas pirmoreiz uzzina par latviešu kultūras ceļiem Zviedrijā, tiem, kas grib saprast, ko nozīmē pārstādīt sevi svešā zemē vai arī piedzimt un augt ārpus Latvijas. Grāmatā iekļauti prozas fragmenti un dzeja, kā arī īsi stāsti vienkāršā valodā, kas sniedz ieskatu katrā literāta dzīvē. Kristīne Lubāniņa, Tu nekad mani neaizmirsīsi. Jaunkalnes universitātes pagalmā atrod noslapkavotu studenti. Iztaujātie norāda, ka pēdējā laikā viņa uzvedusies noslēpumaini. Kas meitenei maksāja dzīvību un kurš vainīgais, to uzdot noskaidrot skarbajam un noslēgtajam izmeklētājam Martinam, kurš personisku iemeslu dēļ vairs neusticas nevienam. Par policijas darbu un izmeklētāju attieksmi nav mierā žurnāliste Katrīna, kur ir kādinājums ķerties pašai pie savas izmeklēšanas, liktu atkal justies dzīvai. Kristīna Želve, Bēlas turpmāk saukties. Sērijas pirmā grāmata ir rakstnieces Kristīnas Želves un mākslinieces Vikas Ekstas atrasto tekstu un attēlu krājums. Reinis Rubenis ar skatu uz debesīm un kājām uz zemes. Uzņēmējs banķieris un finansists Reinis Rubenis, filozofa Andra un Māras Rubeņa dēls. 20 gadus strādāja banku sektorā un bija arī Svetbank Latvija valdes priekšsēdētājs. Kā atzīst kolēģi bankā, Rubenis bija ļoti harizmātisks vadītājs, bieži uzstājās publiski, un viņu runu rokraksts bija dažādi filozofu domu pārstāsti un tieši citāti. Šajā grāmatā apkopoti vērtīgākie un iedvesmojošākie fragmenti no Reiņa runām, viņa pārdomu raksti žurnālā Klubs un intervijas dažādos preses izdevumos. Baiba Gercāne, Marika Bērtuli, Iesakņoties klintīs.
Māsu jūtas vienai pret otru mēdz būt sarežģītas, kur no tad, ja starp abām nostājas kaut vai iedomāts pārdarījums. Alis vairs nesaprot, ko darīt. Viņa zaudējas darbu, banka drod atņemt māju, kas ir vienīgais patvērums gan abām māsām, gan Alises mazajiem bērniem. Nav nevienas palīdzīgas rokas, tādēļ Alise izšķiras par drosmīgu soli, meklē darbu Norvēģijā. Svešā zeme šķiet draudzīga, taču vai tiešām tāda ir? Iluta Dzene, krāsmatas. Notikumi risinās gada nogalē, kad tumsas ir visvairāk, bet gaisma pavisam maz. Toreiz ap Ziemassvētkiem neparasti daudz sniga, un sniegs, kā zināms, kādu laiku var noslēpt pēdas, pat ja tās ir noziedzīgas. Romāna centrālie personāži ir Katrīna un Simona. Jau no pirmā brīža, kad abas sievietes vienu otru ierauga, mēmi tiek pieteikta nesamierināma cīņa, kurā sākotnēji šķietams priekšrocības un izdevīgas pozīcijas uzbrukumiem ir Simonai. Tomēr viņas ieročiem piemīt bumeranga efekts. Neba vienmēr visam jānotiek vienīgi pēc Simonas dažainā reglamenta, un Katrīnas mērķis ir to pierādīt pēc iespējas ātrāk, jo viņai nav daudz laika. Lūsija Adisone, Vēstules no Latvijas. Vēstules no Latvijas ir unikāls un aizraujošs stāstījums par laiku, sabiedrību un dzīvesveidu, kas tagad ir zudis uz visiem laikiem. Britu kopienas pārstāve Lūsija bija dzimusi un augusi Latvijā, un sākoties Otrajam pasaules karam atteicās pamest savu pieņemto valsti. Kad Latvijā sākās vācu okupācija, viņa vēroja notikumus ar ironisku un filozofisku skatu, bezbailīgs atcēlās pret Krievu iekarotājiem. Viņas stāstījums par repatriēto vācu-baltiešu ciešanām un ebreju vajāšanām plosa sirdi. Tomēr šajās vēstulēs, kas rakstīts ar tik lielu mīlestību pret mazmeitām, kuras bija aizsūtītas mājās uz Angliju, nav nekā nomācoša. Rebeka Jarosa, Dzeles liesma. Visi, pašu Violas Orengēlu ieskaitot, domāja, ka pirmā Baskijātas kara koledžas gada vētīšanā viņa mirs, bet tas tikai izrādījās pirmais lielais pārbaudījums viņas ceļā, kas atsījāja mazdūšīgos, nevērtīgos un neveiksminiekus. Nu sākas īstie treniņi, un Viola rēzējas par to, kā tiks ar tiem galā. Runa nav tikai par to, ka mācības ir grūtas un apzināti nežēlīgas, pat ne par to, ka tās ir izstrādātas tā, lai pārbaudītu un pārkāptu jātnieka sāpju robežu. Ļaunākais ir jaunais vicekomendants, kurš ir personīgi apņēmies pierādīt Violai, cik bezspēcīgi viņa patiesībā ir. Vai viņa nodos vīrieti, kuru mīl? Satu Reme, Hilda. Sen neatklāti noziegumi un tumši noslēpumi. Ik viens dara visu, lai izdzīvot ladainajos fjordos attālākajā Islandes nostūrī. Arī Hilda, kura nodarbojas ar pazudušo bērnu meklēšanu Islandes laukos, daudz neatšķiras no citiem. Kad Jakobs Johansons, jaunais somu policijas praktikants, ierodas Islandē, lai strādātu kopā ar Hildu, viņš drīz vien saprot, ka krāšņie ainaviskie fjordi glabā arī tumšus noslēpumus. Hildei un Jakobam nāksies izmeklēt virkni īpaši samazglotu noziegumu, kas nav atklāti 10 gadiem ilgi. Anna Jansone, Mana maziņā. Izmeklētāja Kristofera komandai tiek uzticēts atrast, kas ir izteicis nāves draudus sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniecei Ēvai. Viņas darbs nav no vieglajiem, jo dienā jāpieņem lēmums, kam piešķirt un kam atņemt sociālos pabalstus. Valdības nostāja ir skaidra, visiem nepietiek, tāpēc Ēva ir spiesta iet pret savu sirdsapziņu un dažkārt atteikt tiem, kuriem valsts palīdzība ir nepieciešama. Lai arī sākotnēji šķiet, ka draudus visticamāk izteicis kāds, kurš pabalstu nav saņēmis, tomēr atklājoties baisiem pagātnes notikumiem, izmeklētājiem Kristoferam nākas apšaubīt šo teoriju. Dmitrijs Savvins. PUTIN, Zilzaļā impērija, romāns par VDK projektu. Psiholoģisks romāns, kas balstīts vēsturiskās reālijās, detaļās un dokumentālajā intonācijā. Tas ir romāns, kas cenšas ar literāras izdevumus palīdzību izskaidrot, kā varēja rasties tāda pasaules parādība kā Vladimirs Putins. Saturā ieviestie varoņi ir zinātnieki, spēcdienestu darbinieki un nejauši liecinieki, kuru dzīvestāsts un darbs ir bijis cieši saistīts ar kādu slepenu KGB projektu. Hilarija Boida, Lavandu nams. Kad Nencija pirms 4 gadiem pameta vīrs, viņa vairs neticēja, ka jebkad mīlēs un bija pārliecināta, ka vecumdienas pavadīs viena. Tagad katra diena paiet aprūpējot slimo māti un pieskatot mazbērnus. Taču Nencijas dzīve tiek satricināta līdz pašiem pamatiem, kad viņa satiek Džimu. Smēķētais, viskija mīļotājs un kantri dziedātais kaubojs zāvakus. Šķiet nevar būt viņai nepiemērotāks vīrietis. Taču liktenis ir lēms citādi un starp abiem uzvirmo ugunīgas dzirksteles. Lai arī Nencija acīm redzami atplaukst, viņas ģimene Džimam neusticas. Romija Hausmane, Marta ir aizmigusi.
Pagātni viņu padarīja par ideālu upuri un par ideālu slepkavu. Naģei bija tikai 15 gadi, kad viņus daudziem gadiem ieslodzīja par slepkavību, kurā, kā viņa pati apgalvo, netika izdarījusi. Nu, Naģa ir pieaugusi sieviete un iznākusi no cietuma. Vairāk par visu grib sākt normālu dzīvi, atrast darbu, mājokli, varbūt pat ar kādu sadraudzēties. Tomēr, kad jauniegūtā draudzene, kura ir arī Naģas priekšnieka sieva, nogalina savu mīļāko un lūdz viņas palīdzību, Naģa nespēja atteikt un ir gatava rīkoties. Epu notio – kleita ar gundegu rakstu. Kaut kas bailēm līdzīgs pazīd prāta dzīlēs kā ķirzaciņa, un pirmās tik pazīstamās Sibēlijas taktis izskan nedroši, it kā viņš šo skaņdarbu spēlētu pirmo reizi. Rākele uzņemas izremontēt vecu dzīvokli daudzstāvu mājā Helsinkos. Kad Rākele un viņas uzticamais palīgs Danne noies starpsienu, viņi atrod skārda kastīti, kurā ir nogriezta bize, kleita ar gundegu rakstu un kolofonija gabals. Šis atradums Rākelē modina ziņkārību, un viņa sāk pētīt nama vēsturi. 1960. gada vasarā bez pēdām esot pazudusi jauna sieviete.